Tātad mēs pievienosim studentus, kuri būs praktikanti, viņus nosūta praksē. Tad mēs izveidosim prakses programmu platformā attiecīgi, tātad visus uzdevumus, un izveidosim noslēguma anketu vai raksturojumu, tātad, kas parādās prakses beigās, 5 dienas pirms prakses beigām, tad uzņēmumu parādīšu arī, kā tas viss izskatās un strādā. Nosūtīsim tad jauniešus praksē, tātad, protams, kad ar demo datiem strādāsim, un attiecīgi pievienosim arī 13. līgumu, parakstīsim tos, jo mums ir ļoti daudz no izglītības iestādēm par šo jautājumu, ir ļoti liela interese, ir iestādes, kuras jau ir ieviesuši 13. līgumu parakstus, un ir ļoti daudz, kas jautā, kad grib redzēt, kā tas strādā. Nu, tad tas arī tas, ko mēs šodien apskatīsimies. Nu, lūk, un es ieteiktu varbūt tās arī šo te paņemt ekrānu šāviņu, varbūt šim skatam, vai arī nofotografēt vai kā savādāk, jo tieši, ja tie, kas strādā ar praksēm, tad šī ir tieši tā secība, kādā veidā būtu tātad jāizveido prakse. Mēs vispirms pievienojam studentus, izveidojam prakses programmu, izveidojam noslēgumu anketu vai raksturojumu, un tikai tad mēs sūtam praksē praktikantus, un tad, kad viņi ir nosūtīti praksē, tad mēs varam pievienot šo te 13. līguma, tātad šo te šablonu, kurš vēlāk uzģenerējās katram studentam atsevišķi. Tad šī ir tā pareizā secība, kādā ir jāstrādā ar platformu. Ja praktikanti jau ir studenti, jau ir vienreiz pievienoti, divreiz mēs jums nepievienojam, tad arī pastāstīšu, kas un kā, kāpēc. Tad tas jāizlaiž līdzīgi arī programmām, ja programma jau ir izveidota, atkal tas vairs nav jādara, un arī atkal ir raksturojumi iepriekš izveidot, arī tas vairs nav jādara, tad tas viss jādara vienu reizi. Ja tas viss ir iepriekš izdarīts, tad mēs vienkārši katru gadu sūtam praksē jauniešus, izvēlamies attiecīgo grupu un sūtam praksē. Tā, labi, tātad izglītības iestādē ir trīs lomas, tātad ir prakses vadītājs, pārvaldnieks un administrators. Tātad prakses vadītājs ir tas, kurš uzrauga tikai savus praktikantus, un viņu vairāk nekas, ja tā varētu teikt, vismaz platformas kontekstā neinteresē, viņš tikai skatās, kā sokās praktikantiem, kurus viņam piešķīra vai pārvaldnieks vai administrators. Tad viņš redz tikai atzīmes praktikantiem, vai viņi ir bijuši vai nav bijuši, kādas ir atzīmes, kas ar līgumiem un viss pārējās lietas, visu, kas attiecās tikai uz praktikantu, kavējumi, slimības lapas un tādas lietas par konkrētiem noteiktiem cilvēkiem, praktikantiem. Tad, kad praktikantiem praksa beidzās, tad atkal, protams, ka viņus vairs neredzēs. Tad mums ir pārvaldnieka loma, kurš dara visu to pašu, ko iepriekš minētais prakses vadītājs, bet klāt viņš uzrauga ne tikai savus praktikantus, bet visus iestādes praktikantus var redzēt, kā viņiem sokās. Viņš pievieno šos studentus, praktikantus, veido un pārvalda prakses līgumus un visas pārējās darbības veids, kas ir saistīts ar praktikantiem. Un attiecīgi administrators dara visu iepriekšējo, ko dara gan prakses vadītājs, gan pārvaldnieks, bet klāt arī administrē iestādes kontu un pievieno arī iestādes lietotājus. Tā kā var teikt, ka administrators ir arī pārvaldnieks, to pašu dara, bet vēl papildus funkcijas klāt ir. Principā šis ir izskaidrots arī platformā, sadaļā pie iestādes lietotājiem, bet ja kādam interesē, arī var paņemt tātad no šī te attēlu. Tātad vēl gribēju vienu lietu pateikt, bet manim šodien ir pieslēdzies arī tāls kolēģis, un attiecīgi jūs droši varat, ja ir kādi jautājumi par platformu, rakstīt čatā vai jautājumos. Mums ir augšā gan chat, gan question and answer sadaļa. Abas divas droši rakstiet un paralēli, kamēr es stāstu, vai man nebūtu jānovēršās, tāls mēģinās pilnīgi visiem atbildēt uz jautājumiem. Tad mēs no pieredzes redzam, ka ir bijuši daudz jautājumu iepriekšējās apmācībās, tiešām ļoti liela interese un daudz labi jautājumi bija. Un tad man bija tā kā jāsadalās, tā var teikt, gan tur, tāpēc tagad mēs esam saorganizējušies tā, kad es varu stāstīt, un paralēli, ja kaut kādā brīdī kaut kas interesē jums, jūs droši rakstiet vai jautājiet, un tad kolēģis Tāls uzreiz čatā jums atbildēs. Ja ir kaut kādi specifiski jautājumi par konkrētu kaut kādu lietu, šitam praktikantam gribu izdarīt to vai šo, vai arī kaut kas, nezinu, kaut kādu atskaiti nevar atrast vai vēl kaut ko, tad specifiskos jautājumus es domāju, kas neatiecās uz kaut kādām vispārējām lietām, varbūt labāk paturēt pēc prakses, pēc prezentācijas, tad mēs jums varētu arī varbūt pieslēgties uzreiz arī palīdzēt atrisināt, ir kāds jautājums, bet attiecīgi, ja kaut kas par platformu interesē, droši uzreiz jautājiet tātad čata sadaļā vai jautājumu sadaļā, un tad kolēģis Tāls uzreiz arī atbildēs.
Labi, tad pastāstīšu tagad vēlreiz. Tikai divi slaidi būs šeit. Tad šis ir pirmais, otrs nākamais, kurā es pastāstīšu par principu, kā mēs pievienojam datus, un tad uzreiz arī pārējām uz demonstrāciju, kas būs, protams, interesantākais. Apskatīsimies, kā tas viss notiek. Tātad, bet vienkārši es pieliku šos te divus slaidus, lai izskaidrotu principu, jo dažreiz mums jūg par studentiem un praktikantiem, kā atšķirās viens no otra. Tātad mēs vispirms pievienojam studentus, to mēs darām tikai vienu reizi, tātad attiecīgi augšu pielādējam Excel, pievienojam klāt tātad šos te studentus, jauniešus vai audzēkņus, un viņu uzreiz arī norādām, tā kā grupās pa mapītēm, tad kurā mapītē būs kuri studenti. Un tad uzreiz, kad mēs to izdarām, studentiem nosūtās e-pasts ar pieeju, viņi pieslēdzās un viņi var koriģēt un rediģēt tikai savu profilu. Neko vairāk, viņiem ir tukšs konts, jo nav prakse. Tad studentus mēs pievienojam tikai vienu reizi, un viņi nav praktikanti, tie ir vienkārši studenti vai audzēkņi ar saviem audzēkņu vai studentu kontiem. Un neko platformā daudziņi darīt nevar, tātad tikai ar savu profilu strādāt. Tad, kad jūs sākat veidot praksi, jūs norādiet prakses nosaukumu, tad, protams, laiku, no kura līdz kuram būs praksi, un tad jūs pievienojat grupu klāt. Tad vēlreiz nav pie katrai praksei, nav uz katru praksi jāaugšu pielādē studenti. Tas nav, kad katru gadu mēs liekam klāt studentus, jo ir jauna prakse. Ja mēs vienreiz viņus pielikām, viņi mums glabājas mapītēs. Tad visas šīs grupas ir mapītēs. Attiecīgi, visus 4 gadus, vai cik viņi tur mācās izglītības iestādē, mēs vienkārši katru reizi kā praksi norādām to mapīti ar tiem studentiem, ar tiem pašiem kontiem, un viņi uzreiz piesaistās pie prakses. Tātad 1 vai 2 vai 3 grupas, tā nav problēma. Tad mēs norādām arī to prakses uzdevumus, arī no mapītes, noslēguma anketu, prakses līgumu pievienojam, prakses vadītājs, kurš būs atbildīgais par šo praksi un kurš uzraudzīs, tad, kā jau es iepriekš minēju. Un attiecīgi kaut kāds iestatījums, piemēram, cik ilgi var praktikanti pildīt dienas grāmatu, vai ir kaut kādi ierobežojumi uz ierakstu uz nedēļām, tad attiecīgi kādas būs tur atzīmes ieskaitīts vai atzīme vai kā savādāk, respektīvi visas šīs te konfigurācijas iestatījums, kā jūs gribat redzēt šo te praksīti. Un šajā gadījumā, kad jūs jau konkrēto grupu ar jauniešiem pievienojat praksē, tad, kad šie jaunieši pieslēdzās, kad viņi jau ir piesaistīti pie prakses, tad jau viņi redz. Attiecīgi, ja viņi vēl nav nevienā uzņēmumā, viņi redz vakances, uz kurām viņi var pieteikties, vai arī, ja viņi ir jau apstiprināti kādā uzņēmumā, tad viņi var sākt pildīt dienas grāmatu. Bet arī, protams, pēc prakses sākuma, kad praksa ir sākusies. Tad, kad praksa beidzās, šis lietotājs vairs nav praktikants, viņš ir vienkārši students bez nevienas prakses. Nākamā praksa šim pašam studentam atkal sākās, viņš atkal kļūst praktikants. Tad līdzīgi kā jūs izglītības iestādē, jūs viņu vienreiz uzņēmāt, viņš ir jūsu audzēknis vai students, un attiecīgi tad sākās prakse, viņš ir praktikants, prakse beidzās, viņš vairs nav praktikants. Tāpat arī šeit nav vairākas reizes jāpievieno vienu tie paši jaunieši. Un attiecībā, ja mēs runājam par prakses programmām, tad mēs vienu reizi arī izveidojam prakses programmas vai šos te prakses uzdevumus, ko jaunieši darīs praksē. Un tad, kad mēs izveidojam praksi, mēs vienkārši tad norādām, šai te konkrētai praksē būs šī te programma. Ko dara platforma? Viņa izveidos iekš konkrētās prakses programmas kopiju. Tas ir ļoti svarīgi, ka tā būs nevis tā pati prakse, bet programmas kopija. Tas nozīmē to, ka ja jūs kaut ko palabosiet mapītē, kurā ir visas programmiņas jums, tad programma A, B, C, programmētāji, pavāri, fotogrāfi vai tā tālāk, jūs kaut ko tur pamainīsiet, tas nekādi neietekmēs to, ja šī programma, piemēram, ir citās praksēs. Tad, ja jūs pamainīsiet mapītē programmu A, tas mainīs tikai šo te šablonu. Tas nekādi neietekmēs prakses, kuras jau ir sākušās. Ja jūs kādā konkrētā praksē vēlaties pamainīt prakses programmu, kaut kas ir mainījies, kādi uzdevumi, punkti, daudzums vai ilgums vai kaut kas cits, vai uzdevumi, secība vai jebkas, jūs atverat vaļā konkrēto praksi un konkrētajā praksē rediģējiet šo te programmu. Tas ir izdarīts speciāli tā, lai nenotiek, kad jūs gribat konkrētā praksē viens kaut kādu punktu pamainīt, un kad jūs tā kā izējas avotā mainiet, viņš nomainās visās praksēs kaut kādās 10, kurā izmantot šā programma. Ja jūs to negribētu, jūs tikai vienā praksē gribētu pamainīt. Tātad vispirms mēs sakārtojam programmas mapītēs, un tad mēs vienkārši tā kā piesaistam viņas pie noteiktām praksēm. Izvietojās kopija. Ja mēs nākotnē gribam kaut ko mainīt konkrētās prakses ietvaros, tad mēs mainām konkrēto praksi, varam vaļā, un jau tur iekšā šajā programmā mēs mainām.
Nu, lūk, un tagad laikam pāriesim pie interesantākās daļas, tātad pie šīs te demonstrācijas, ko es teicu, tūlīt tās koplietošu ekrānu. Tā. Jā, ir jautājums par to, vai būs pieejams ieraksts, es saprotu. Ieraksts būs pieejams, viņa ir uzlikts, kad viņš ierakstās, jā, būs pieejams ieraksts. Un arī attiecīgi mēs plānojam, kad vēl šādas apmācības taisīt, jo, kad mēs viņas izziņojām, mums ļoti daudz zvanīja un teica, ka, diemžēl, nevar dēļ skills, tās skills konkursa netiek uz šo te apmācību, bet ļoti grib tikt, tāpēc mēs noteikti viņu vēlreiz organizēsim, bet pēc kādu mēnešu, kad pauzīt ieturēsim. Labi, tātad, kad mēs pieslēdzamies ar izglītības iestādē ar prakses vadītāju, tātad lietotāju, kuram ir ķeksīts tikai prakses vadītājs, tad viņš redz attiecīgi tikai šīs te divas sadaļas, ir 3. Tātad atzīmes, tad, ja gadījumā viņš ir arī varbūt kā prakses vadītājs kādā uzņēmumā, viņš redz attiecīgi atzīmes. Un ir arī situācijas, kad prakses vadītājs no izglītības iestādes arī liek atzīmes, sistēmā var nokonfigurēt, lai konkrēto jaunietu vērtē tikai prakses vieta, tas ir uzņēmums vai kāda iestāde, kur viņš iziet praksi, vai arī kādus uzdevumus var novērtēt arī pasniedzējs no izglītības iestādes puses. Un ja gadījumā, ja šis ir tas gadījums, kad pasniedzējiem arī ir jāvērtē, tad viņš to visu redz sadaļā atzīmes. Līdzīgi ir arī prakses vadītājiem uzņēmumos vai prakses vietās, kaut kādās iestādēs, arī viņiem ir šī sadaļa atzīmes, viņi redz visus savus praktikantus un tepat arī viņiem liek atzīmītas. Attiecīgi prakses vadītājs var uzspiest virsū šī praktikanta, apskatīties tātad viņa attēlu, e-pastu, tālruni, visu pārējo, detalizētāk informāciju šeit var redzēt par šiem prakses uzdevumiem, arī prakses informācija, cik ir nostrādāts, atlikušas kopējās stundas. Šeit zem organizācijas var redzēt visas prakses vietas, kurās viņš ir bijis. Vienas prakses ietvaros viņš var būt 3 un 4 uzņēmumos, mazums tur kaut kādu daļu izgāja vienā modulu uzņēmumā, pēc tam otrā, tad 3. Vai arī vienkārši kaut kā nesanāca kontaktu atrast un vienkārši sastrīdējās ar kādu uzņēmumā, tad viņš aizgāja projām un tagad viņš iet uz citu. Un tad jūs redzēsiet, kur periods, tad no kura perioda viņš ir šajā uzņēmumā, ja tiktu pārtraukta prakse, periods noslēgtos, un tad nākamais periods zemāk būtu rindiņa un būtu jaunā uzņēmumā. Tad mums ir prombūtne, vai viņš ir slimojis šis praktikants, un, protams, individuālais plāns, tad šie te uzdevumiņi, kuri viņam ir jāpilda. Labi, tālāk, tad nākamā sadaļa ir mani praktikanti, tad te ir saraksts ar visiem praktikantiem, prakses vadītājiem, kuri ir uzticēti. Viņš var redzēt, kuros uzņēmumos ir, mēs redzam, ka šajā uzņēmumā ir abi praktikanti, cik ir novērtēti ieraksti, tātad kopā praktikants veic 6 ierakstus, tātad 48 stundas, no 440 plānotajām ir aizpildījis jau. Un atzīmītas, un pirmais sešnieks, tas nozīmē, cik ir novērtēti ieraksti no uzņēmuma puses. Mēs tad redzam visu plāns 440 stundas, izpildīts 52, kopā 6 ieraksti, un visi 6 ir novērtēti no uzņēmuma puses, tad ļoti, ļoti labi viss ir šeit. Šajā praksē tādā veidā mēs varam uzreiz vienā skatā sekot līdzi un skatīties, vai ir kāds problēmas, vai tur uzņēmums vērtē vai nevērtē, vai students vispār pilda dienas grāmatu vai nepilda, tad viss ir redzams šajā te skatā. Un attiecīgi jaunums, kā jau es jums solīju un teicu, ir šī sadaļa apakšā vakances. Tātad šobrīd jums ir iespēja izglītības iestādē uzreiz redzēt visas platformā pieejamās vakances. Mēs redzam, ka 185 lapas tad ļoti daudz. Galvenais ir tas, ka jūs varat izvēlēties kategoriju, kas jums interesē. Ja mums ir mums ir bijušas situācijas, kad kāda izglītības iestāde saka, ka jums nemaz nav mūsu kategorijā, varbūt kaut kādas tur vakances. Tad tagad ir iespējams pieslēgties un apskatīties, piemēram, tur kādas jums interesē. Piemēram, paņemsim interesi pēc kaut kas ar medīšanu. Tā, gribētos atrast kaut ko ar varbūt ēdināšanu. Un kuras kategorijas tas varētu būt?
Tā kur bija turisms, viesmīlība, ēdināšana, 913 vakances. Paņemsim šo te un uzspiedīsim filtrēt. Un mēs redzēsim, ka šeit jau ir kur mazāk lapas puses, bet tāpat ļoti daudz un visādi uzņēmumi. Un prakses apraksti, lokācijas un tā tālāk. Mēs gribam šeit atrast varbūt tās uzņēmumu tādi. Apstīsimies. Spiežam un redzam, ka kur Radisson Daugava mums ir divas vakances. Viesmīlis un ēdināšanas pakalpojums. Te ir apraksts, tātad par praksi atkarībā no vecuma, cik stundas, cik ilga prakse. Un arī šeit ir apraksts, ko viņi piedāvā tad uzņēmumā, un redzam arī kategoriju šeit. Tad restorāni, ceļojuma organizēšana, tad šī tā kategorija, kādā veidā studenti un uzņēmumi viens otru atrod. Lūk, varbūt interesi pēc vēl vienu paņemsim. Es notīrīšu šo filtru. Un tagad paņemsim varbūt tās kaut ko ar finansēm, varbūt tās kaut kas tāds nedaudz interesantāks. Tā grāmatvedība, finanses un apdrošināšana, piemēram. Un šeit ierakstīsim, ka mums interesē Valmiera, piemēram. Apstīsimies. Un tad mēs redzam, ka ar Valmieru saistībā, kur mums šeit ir Valmierā ļoti daudz vietas, kur mēs varam iziet arī kaut kādas grāmatvedības saistītas ar finansēm, kaut kādas vietas. Tā. Lūk, un vēl viena lieta, man arī kolēģis saka, ka varbūt tās jums interesē kādam, varbūt interesē redzēt praktikantus no divām kategorijām, piemēram, lai ir finanses un varbūt tās medicīna vai kaut kāda medija, kur var uzspiest abus divus un var atlasīt arī divus. Tātad šeit jūs varat arī kombinēt, varbūt jūs praktikants iekrīt kaut kādās 2 vai 3 kategorijās, jūs varat droši kombinēt un arī vairākas kategorijas atlasīt. Tā kā šis ir viens no jaunumiem, kuru jūs varat droši izmantot. Lūk, un attiecīgi, savukārt, ja jums tā atzīmīta ir nevis prakses vadītājs, bet ir pārvaldnieks, ja ķeksīts ir pie pārvaldnieka, tad jūs varat droši, tad jums parādās arī šī te sadaļa, kurā jūs jau attiecīgi varat pievienot prakses, pievienot praktikantus, programmas, noslēguma anketas, studentus, grupas veidot, specialitātes. Lūk, un es domāju, ka tieši to mēs arī tagad mēģināsim izdarīt. Tad mēs vēlamies jaunu praksi, tātad izveidot, pievienot jaunu praksi, bet atceramies, kā es minēju, ka mums vajadzētu sākt ar to, kad ir studenti. Tad mēs pārliecinamies, ka studentiem ir vajadzīgā mapīte, piemēram, mums te ir automehānika, datospeciālisti, pavāri mapīte man derēs. Mēs gribam pavārus, piemēram, pievienot. Vai arī izveidojam jaunu mapīti kaut kādu. Ejam pie studentiem. Šeit mēs leju pielādējam veidni, tātad šādu te Exceli. Parādīšu, kā viņš izskatās. Tā, vienu sekundīti. Tā, es atradu kur jau šo te veidnīti aizpildītā formā, kur es arī gribēju parādīt, kur mēs izmantosim. Tā, tātad, kad jūs lejupielādējāt, to boldu nost, tad, kad jūs lejupielādējāt tātad šo te veidni, jums viņi izskatījās principā šādi, kad bija tikai vārds, uzvārds, personas kods un e-pasts, tikai šīs 4 kolonniņas, un tad jums jāsaraksta ir vārdi, uzvārdi, vai jāiekopē personas kods. Daži izmanto nevis personas kodu, bet izmanto, piemēram, apliecības numuru vai kā savādāk, galvenais, lai viņus var identificēt šos jauniešus. Bet, pārsvarā personas kodu, un tad ir šis te e-pastiņš,
vai tas viņa privātais, vai tas ir, kurš jums ir iedots, vai arī no e-klases vai no kaut kurienes citurienes, vai arī tas var būt arī izglītības iestādes, piemēram, e-pasts vai kā savādāk. Katrā ziņā uz šo e-pastu jaunieši saņems tā kā informāciju par savu profilu, par savu un kā pieslēgties un ko tālāk darīt. Tad šādi izskatās šis te dokuments šablons. Mēs tūlītās pat arī viņu augšu pielādēsim, tātad augšu pielādēt datni. Specialitāte mums bija pavāri, ja? Reku pavāri. Gads būs šis. Izvēlamies šo te datni, tūlītās tā. Tā, reku pavāru, programma Excelis, tā, skatāmies, ko viņš mums tālāk teiks. Viņš ir sapratis, ka tur ir divas grupas, B11 un B12. Tātad būtu tās, ka šo es nepaspēju parādīt, tā taisīšu vēlreiz vaļā Excel. Tā. Tā, rekord, tātad, jā, šeit man bija aizgājis tālāk. Te ir arī vēl viena koloniņa grupa vai klase vai kā savādāk. Es biju ierakstījis, ka šitie studenti ir B11, kurus viņš atpazina, un šitas ir B22. Tad jūs varat pēc kaut vai 10 vai 100 grupas pievienot vienlaicīgi, tā vispār nekāda problēma nav. Sistēma pati atpazīs un sašķiros, kā mēs redzējām, tikko tas notika. Sistēma pati uzreiz saprata, kad ir divas grupas, kur viņi saka, ka mēs izveidosim divas grupas, spiežam uz nākamo solīti. Tad mēs redzam, ka visi šie studenti ir atpazīti un atzīti, ka viss kārtībā, kad viņus var apstrādāt un pievienot sistēmai. Grupa, vārds, uzvārds, personas kods. Dažreiz šeit var rādīties nevis apstrādāts, bet, piemēram, kaut kāds problēmas, viņš būtu oranžs vai pelēks vai kā savādāk, kad platformā jau ir šis te students, viņš pēc personas kodu vai pēc e-pasta skatīsies, vai arī duplikāti, piemēram, divi vienādi jums ir iekopējušies, vai ir, piemēram, nekorekts e-pasts nav norādīts vai kaut kas tāds. Arī sistēma atpazīs, pateiks, ka te ir kaut kādas problēmas, un šeit zem jautājuma zīmītes viņš parādīs paziņojumu, kas par problēmu ir. Šajā gadījumā mums viss ir kārtībā. Spiežam saglabāt, un tad visi šie studenti uzreiz pievienojās platformā. Nu, lūk, mēs varam pārbaudīt specialitātes, pavāri. Mēs redzam, ka te mums ir grupas 5, varam uzspiest uz grupām. Tad mums ir B11 un B2, kur var redzam tātad aktīvi 25. gads. Pagaidām nevienā praksē viņa nav, tu var redzēt, cik praksēs viņi ir bijuši arī uzreiz visām grupām. Skatāmies, teiksim, B11, kur 4 jaunieši, apskatāmies visiem, kur vārdu uzvārdi, e-pastiņu, personas kodu un vispārējais. Specialitāte grupa, tad ļoti smuki visu var redzēt. Tagad šie te ir pievienoti un visus 4 gadus, kamēr viņi mācās, tad viņi attiecīgi visu laiku varēs ņemt šo te grupu B11 izmantot, vai arī mainīt viņa, teiksim, nosaukumu. Mums neviens neliedz iet pie grupām, kur ir B11. Ja viņi, teiksim, nākošu gadu kļūst par B21 vai kā savādāk, vienkārši nomainīt nosaukumu. Arī to drīkst darīt. Labi, tad mēs šobrīd esam pievienojuši studentus, un tagad mēs pievienosim programmu. Tātad mums ir programma šeit. Attiecīgi zem programmām mēs klikšķināsim izveidot spiedīsim izveidot jaunu programmu. Mums būs pavāri 2025. Tā, otrais kurs. Šādi pierakstīšu, slīpstrīpus uzlikšu. Tā, un ar noteiktām stundām vai bez noteiktām stundām atstāksim ar noteiktām stundām. Tā. Šis ir tas profesijas, kā es uzspiedu escape. Tā nevajadzēja darīt. 2025. Otrais kurs. Tā, agrāk profesiju klasifikātoru vajadzēja izvēlēties no saraksta. Šis saraksts vēl joprojām ir pieejams. Mēs izvēlamies pagaidām valsti, un tad rekur ir šis te klasifikātors. Mēs varam droši rakstīt un atrast pēc klasifikātoru 1, kaut kāds 0 vai kā savādāk. Pēc klasifikātoru mēs varam atrast to, kas mums interesē. Ja gadījumā šajā klasifikātorā tas nav, nekāda problēma. Agrāk to nebija iespējams, tagad jūs varat ar rokām uzrakstīt, piemēram, tur 1, 1, 0, 0, 1.
pavāri. Vai kā savādāk. Tad jūs droši varat ierakstīt, ja gadījumā nav šajā Labklājības ministrijas klasifikātorā iekšā jūsu vajadzīgā profesija, tad jūs varat paši ierakstīt un visos dokumentos tālāk būs jūsu ierakstītā. Tas ir vēl viens uzlabojums, ko jūs mums bijāt ieteikuši, un tad mēs to esam uztaisījuši. Bet esmu pārliecināts, ka pavāri kā tādi, pavāri re, kur mums ir. Un tad uzliekam ar noteiktām stundām un izveidot praksi. Un uzreiz viņš piedāvā mums attiecīgi izveidot šos te uzdevumus no prakses programmas. Tātad esmu sagatavojis jau iepriekš uzdevumus, un tāpēc arī es viņus vienkārši iekopēšu. Tātad iepazīšanās restorāna darbību un iekšējo kārtību. Tas būs labi pietiks ar 1 dienu 8 stundas. Tā vērtē prakses vieta, atzīme no 1 līdz 10 ļoti labi, lai būtu. Izveidot nākamo plānu punktu. Es kādus 8 plānu punktus ātri pielikšu. Prakses vieta. Šādā veidā mēs varam droši no mūsu programmas iekopēt uzdevumus un izveidot. Viņš atcerās arī visus tos iestatījumus. Ja jūs kaut ko lejā, piemēram, pamainat, tad viņš arī nākošo reizi, kad jūs liksiet jaunu punktu šeit no 1 līdz 10, viņš ir atcerējies, viņš uzreiz arī automātiski aizpildīsies pareizi. Tā, vēl dažus pielikšu, lai būtu interesantāk. Vēl 4. Principā šis ir vienreizējs pasākums, mēs vienreiz uztaisam, un tad mums šī prakses programma jau sistēmā ir, un vairs viņa nav. Tā, šitam bija 0, ja? Es pieliku stundas, vai šo vajag rediģēt. Te mēs kādus 40 uzliksim komandas darbs un komunikācija. Tā. Vēl viens. Un vēl pēdējo pievienošu. Inovācijas un ēdienu noformēšana. Tāds interesants uzdevums būs, varbūt kādu smuku tortu taisīt vai kaut ko tādu. Labi, tā, programma ir uztaisīta. Attiecīgi katru reizi, kad mēs vērsim vaļā šo programmu un skatīsimies, mēs varēsim redzēt, cik uzdevumos viņi ir iekšā. Tad parādīšu 1 sekundīt tā programmas. Re, kur mūsu pavāra 2. kurs. Spiežam virsū un redzam ierakstu skaits. Te arī paskaidrots, cik reiz šis plāna punkts ir izmantots dienas grāmatās. Gadījumā, ja gribēsiet kaut ko pamainīt vai kaut ko skatīties, uzreiz redzat arī, cik reizes konkrētais plāna punkts izmantots, cik praksēs, cik dienas grāmatās, pareizāk sakot, ne praksēs. Tad arī šāda informācija ir pieejama. Labi, programmu mēs esam uztaisījuši. Tagad nākamais pēc plāna, kas mums bija. Tātad studenti ir pievienoti, programmas ir pievienotas vai arī aktualizētas, to mēs redzējām, kā strādā, izrunājām. Tagad noslēguma anketas. Tad noslēguma anketa ir tas, kas parādās 5 dienas pirms prakses beigām. Mums ir noklusējuma anketa, jums pieejama. Tad šie ir ļoti labi jautājumi, tad viņi ir pēc labākajiem standartiem izveidoti, izpētīti, kā ir ārzemēs, un visu tad mācību procesā uzņēmumā iegūt. Mācību procesā uzņēmumā iegūtās teorētiskās zināšanas no 1 līdz 5. Vērtē uzņēmums, tātad attieksmi pret darba pienākumiem to izpildu, spēja pieņemt lēmumus pastāvīgi savas kompetences darba pienākumu ietvaros, mācību procesā uzņemtās iegūtās praktiskās iemaņas, tātad spēja uzņemties atbildīgi, attieksmi pret kolēģiem, profesionālā sagatavotība darbam un tā tālāk un tā joprojām, un beigās ir tātad vai ir kaut kāda ieteikuma praktikantam nākotnē, tad tekstuāli atbilde, un vai kāda ieteikuma tieši izglītības iestādēji. Varbūt tās kaut kādas programmas trūkst, kaut kādas zināšanas trūkst tā jaunietim, ko vajag nākošajiem, teiksim, jauniešiem tad pamācīt vai kaut kas cits, kaut kādas iemaņas vai kas tā kā. Šī tāda universāla anketa, bet jūs varat pilnīgi katrai praksei tad izveidot savu anketu. Tātad attiecīgi, vai tas būtu pavārs, vai tas būtu programmētājs, vai kāda specifika varbūt ir ar medicīnu, vai militāro, vai kaut ko citu. Šo noslēguma anketu beigās jūs varat tieši tos jautājumus, kas jums interesē, tad izveidot, tātad mēs varam izveidot noslēguma anketu, tātad pavāri 2025, pirmais kurs vai pirmais 1.1 kurs, 11. izveidošu.
Tā, un tagad mums būs šie te jautājumi. Arī tie man ir sagatavoti uzreiz, kurus es vēlos tātad uzdot šiem te prakses vietai vai uzņēmumam par šo jaunieti. Un tūlīt iekopēšu, tie man būs tikai 8. Tātad šādi, tad kā praktikants iekļāvās virtuvē un komandas darbā ar ikdienas darba procesiem. Ieskaitīts, neieskaitīts, vai no 1 līdz 10, kā es vēlos saņemt šo te atzīmi. Vai arī te tikai informācija, ko var izlasīt un nevar nekādu novērtēt. Vai arī otrs variants, ka tā ir tekstuāla atbilde, un tad uzņēmējiem būs jāuzraksta. Tātad es likšu no 1 līdz 10 šoreiz. Nākamais jautājums. Tātad 1 līdz 10 izveidot atkal higienas prasības, kā bija. Varbūt šeit tekstuāla atbilde uzlikšu, kas grib, lai viņš man tomēr atbild rakstiski uz šo jautājumu, lai viņi izpaužās. Šitien varbūt uzliksim ieskaitīts, neieskaitīts uz šo jautājumu. Tā, no 1 līdz 10, lai paliek. Un vēl viena interesanta lieta, kad mēs varam arī atstāt varbūt tās kādu ziņojumu, piemēram, kā pirmo jautājumu, tūlīt parādīšu. Izveidojam šeit, pasakām, tātad paldies, ka strādājāt ar mūsu praktikantu. Ceram arī uz turpmāko sadarbību. Tātad te būs īsa anketa par jaunieša raksturojumu. Tātad šādu ziņu, un tad mēs vienkārši atliekam, ka tā ir informācija, ka to nav jāvērtē, viņš vienkārši redzēs kā informatīvu paziņojumu. Un šo te mēs noliksim pašā augšā, kā pašu pirmo. Mēs redzam, ka mēs varam smuki arī mainīt ar vietām. Nu, lūk, tad noslēguma anketa, kas ir konkrēti pielāgota konkrētai praksei, ir gatava. Tā, tātad man te kaut kas ar to backpulgas atties šitā. Un tā, tagad mums, kad ir studenti ir, programma ir, anketa mums ir, tagad mums vajadzētu nosūtīt jauniešus praksē, un tad mēs varēsim līgumus pievienot. Spiežam uz praksēm, klikšķinam, izveidot jaunu praksi. Tātad mums būs pavāru prakse 2025, pirmais kurs. Nu, tā arī, lai būtu, varbūt tās 2000, uzliksim kaut kāds 0,5 varbūt tās. Nosaukumā ir svarīgi, lai mēs viņus atšķiram nākotnē, lai mēs varam atrast, atšķirt, saprast, pa kuru praksi iet runa. Katram noteikti kaut kāda sava sistēma. Prakse sāksies mums, atpakaļ varbūt jau 28. sākās, uzliksim, un beidzās kaut kad septembrī. Tā, programma, tagad mums vajag atrast īsto programmu, kur mums ir pavāri 2025, tad anketu mēs gribam tātad pavāri 2025, kur bija tā informācija priekš uzņēmumiem, un attiecīgi arī visi jautājumi, tad mums ir specialitāte. Mums bija zem pavāriem, ja pareizi atceros tās grupas jaunieši, un tad te mums bija B11 un B22, divas grupas nosūtīsim praksē. Un attiecīgi kategorija mums būs ēdināšana un pavāri, tad tas bija te kaut kur zemāk bija viņi, tūlīt. Turismas, viesmīlība un ēdināšana. Kur ir, un mēs redzam uzreiz arī, ka 913 vakances ir. Bet, ja mēs gribam, lai šos jauniešus varbūt tās redz ne tikai ēdināšanas uzņēmēji, bet varbūt kādi citi uzņēmēji, mēs droši varam arī pievienot vairākas kategorijas šeit klāt, piemēram. Viņi būs ne tikai ēdināšanā, bet varbūt arī kaut kāda vadība un uzņēmēja darbība, varbūt mazums, varbūt kaut kas tāds. Tas, ko mēs šeit saklikšķinam, to kategoriju uzņēmēji redzēs jūsu jauniešus. Tad jūs varat droši zem vairākām kategorijām viņus palikt šos jauniešus, un attiecīgi vairāk uzņēmumi redzēs jūsu jauniešus. Tālāk, pareizāk sakot, jūsu jaunieši redzēs vairāk vakances no uzņēmumiem. Te mēs izvēlamies prakses vadītāju, kurš būs, uzliksim kādu prakses vadītāju, un attiecīgi prakse ir kvalifikācijas prakse vai vienkārši prakse. Stundu ierobežojumu, tātad, ja tie ir nepilngadīgi jaunieši, noteikti ierakstam 36, tātad tas nozīmē, ka viņi ir 7 reiz 5, 35.
tad viņi nevar aizpildīt vairāk par 30 vai par 35 stundām nedēļā nevarēs ievadīt, tad nekļūdīsies. Cik ilgi ir pieejama tad šī dienas grāmata, es ieteiktu atstāt šeit 2 dienas, tas nozīmē, ka jaunieši var aizpildīt par šodienu un vēl 2 dienām iepriekšējām. Piemēram, pirmdienu viņi var aizpildīt par pirmdienu, un tad sestdienu, svētdienu, varbūt, ja gribat vairāk vēl pa piekdienu, tad varbūt var arī pa 3 uzlikt. Tā, varbūt var arī šeit uzlikt 3 stundas. Un tad mēs izveidojam tātad šo te praksi. Prakse ir izveidota. Tā, tūlītās mēs apskatīsimies arī attiecīgi šo te praksi. Pavāra praksi 2000. Tā. Man šeit bija filtrs, laikam uzliksim aktuālās prakses. Man bija uzlikts ar līgumiem tikai, bet viņai pagaidām vēl nav līgums šitai. Visām ir līgumi, šitai vēl nav līgums. Mēs gribam pievienot līgumu tagad. Lejupielādēsim līguma veidni. Tad mēs attaisīsim vaļā šo 3-pusējo līguma veidni. Es parādīšu, kā viņi izskatās. Tad šis ir paraugs vai šablons. Nenozīmē, ka jums ir obligāti jāizmanto šis. Jūs varat ļoti droši paņemt savu izglītības iestādes līgumu, kurus jūs šobrīd izmantojat praksē. Un tur, kur jums ir pastrīpota līnija un uzrakstīts, teiksim, uzņēmuma nosaukums, ko ir jāierakst iekšā, tās līnijas vietā mēs vienkārši iekopējam šo te saucās placeholders, organizācijas vārds. Visiem viņiem ir šeit paskaidrojumi. Re, kur ir obligātie lauki, tātad prakses vietas nosaukums. Tad visi šie te lauki. Un tad attiecīgi mēs izejam cauri savam līgumam, tos, kurus jūs šobrīd izmantojiet. Ierakstiet tur, kur jābūt reģistrācijas numuram, tur jūs ieliekiet šitos iekaviņas vai placeholders sauc. Šitās iekaviņas pie adreses un tā tālāk un tā joprojām. Tagad mēs esam visas šīs prakses sākums, prakses beigas un uz priekšu. Tagad mēs esam izveidojuši savu līgumu ar visām šīm iekaviņām. Katram studentam uzģenerēsies līgums attiecīgi ar viņa uzņēmumu, ar viņu reģistrācijas numuru, ar viņu prakšu vadītājiem, sākumu beigas un visu pārējo. Tad melnais viss, kas ir saturs, tam nav šeit nekāds nozīmes, var to droši labot, pielāgot un tā tālāk. Svarīgas ir tikai tās iekaviņas, kas ir tad zilās ir neobligātās, visas sarkanās ir obligātās, kuras ir obligāti vajadzīgas prakses līgumā. Tad sākums beigas, tad norises vieta, kur būs prakses vadītājs, viņa tālrunis, e-pasts un tā tālāk. Tad, principā, atrast savu līgumu un vienkārši ieliekam iekšā visas iekaviņas. Jūs varat tad izdomāt katrai praksē savu līgumu nosaukumu, un pēc tam, pēc slīpstrīpas, tad iekopēt šīs te iekaviņas un numuru. Ko darīs platforma? Viņi uzģenerēs katram praktikantam savu līgumu, un tur būs tad 01, 02, 03 un tā uz priekšu. Tad katram praktikantam būs savs līguma nosaukums, attiecīgi tikai klāt būs 01, 02, 03. Nu, lūk, tad šādā veidā, tad, kad mēs esam šo aizpildījuši un saglabājuši, mēs tad varam šeit uzreiz šai praksē pievienot līgumu. Tātad augšu pielādēt, kur tad šī te praksīte, ja? Tad galā mēs spiežam augšu pielādēt līgumu. Izvēlamies uzreiz šo te līgumiņu. Es paņēmu šo pašu, kas bija template, viņš parāda visi lauki, kas ir atrasti, un pievienoja klāt. Mēs redzam, kad ir praktikantu pavāru praksē, ir pievienot šis te līgums. Tā, taisam vaļā viņu, un redzam, tā. Un redzam mūsu studentus visus, un šobrīd pie parakstiem redzam, ka nepieciešama papildus informācija vai nav norādīta prakses vieta. Tātad, attiecīgi, šeit nav ko parakstīt pagaidām. Pamēģināsim tūlītās arī kādu no studentiem pievienot klāt kādai prakses vietai. Paņemsim, piemēram, Tīnu Feju, kur Tīna Feja ir pievienot, tātad, piešķirt uzņēmumam, attiecīgi viņa pati, protams, ka var izvēlēties kaut kādu kursu, tā taisīsim vaļā, es paņemšu zinām uzņēmumu savu vienu. Tā, kur paņemam reģistrācijas numuru, tātad šeit mēs to ierakstam, sameklējam uzņēmumu, kur viņš ir, sameklējam prakses vadītāju un uzņēmumu, es uzlikšu šo te. Un klikšķinam, mēs varam arī pievienot klāt kādu prakses vadītāju šeit nav, un klikšķinam iesniegt. Un attiecīgi atjaunojot lapu, vajadzētu būt, ka šis praktikants jau ir pie uzņēmuma.
Tas ir tad, ja mēs vēlamies paši manuāli ar roku viņu savienot ar šo uzņēmumu, ja mums ir kaut kādi dati, bet, parasti praktikanti paši pieslēdzās, redz šo te vakanšu sarakstu, ko es jums rādīju, piesakās uz uzņēmumiem vairākiem, un tad attiecīgi viens vai otrs uzņēmums viņu apstiprina. Tad, kad šis te uzņēmums ir apstiprinājis, viņš arī parādās šajā sarakstiņā, tad šī te koloniņa uzņēmuma visi paši aizpildās, un jums nekas nav jādara. Tas ir visērtākais veids, bet var arī tā, kā es tikko to izdarīju, nekādas problēmas arī nav. Lūk, tagad mēs varam konkrēti šim te studentam, praktikantam parakstīt viņa līgumu. Tad te ir paraksti, 3-pusējais līgums, tad klikšķinam šeit, klikšķinam tātad parakstīt. Vai arī, ja mēs neesam parakstiesīgā persona, piemēram, teiksim, izglītības iestādes tikai direktors vai rektors var parakstīt, tad mēs klikšķinam uz e-pastiņu, ierakstam šeit e-pastu, uz kuru mēs sūtam, un tad šī te parakstīšanas iespēja aiziet uz e-pastu, un tur uzreiz pat taisno no e-pastu, pat ja nav edī-konts rektoram vai direktoram vai vadītājiem iestādes izglītības, tāpat viņš paraksta pie sevis e-pastā, ar e-parakstu, un šeit jūs redzēsiet, ka te aizpildīsies tas viens zaļais aplītis. Es pamēģināšu parakstīt uzreiz šeit uz vietas. Spiežu parakstīt, dokumentu pārbauda, viņš apskatās, vai viss kārtībā. Spiežam parakstīt ar e-parakstu, mobile, ierakstam lietotāja numuru. Tā, šo es noteikti izdarīšu ārpus. Tā, tagad man telefonā ir jāapstiprina. Tā, es apstiprināju telefonā, kas grib parakstīt šo līgumu. Te man būs jāieraksta laikam parolīti. Un tas arī, un vēl pats svarīgākais mums būs pašās beigās iesniegt izglītības iestādē jāuzspiež podziņu. Līgums ir veiksmīgi parakstīts, varam doties atpakaļ. Super. Redzam, ka pirmais paraksts ir, tad izglītības iestāde ir parakstījusi. Šādā veidā var parakstīt līgumus, protams, ka pa vienam, bet visērtāk to darīt uzreiz vairāk. Jūs uzreiz atzīmēt 10 vai 20 vai tik, cik e-paraksts atļauj tādu šo apjomu, uzreiz parakstiet viņus visus ar vienu parakstu. Tad direktoram nav jāparaksta katrs līgums pa vienam, to var izdarīt uzreiz vienlaicīgi, teiksim, visu grupu, piemēram, parakstīt. Tad, kad šis ir izdarīts, tad mēs tulītās pieslēgsimies ar šo te testa kontu. Apskatīsimies, kā izskatās no šī te studenta puses šis te. Tās, 1 sekundīti. Tā, esmu pieslēdzies ar šo jaunieti, kur mums ir Tīna Feja. Viņa var izveidot dienas grāmatas ierakstus, uzreiz pildīt savu dienas grāmatu, bet mēs redzam, ka ir viena ļoti tāda kodīga poga, uztaisīta ļoti smuka, tāda poga, kodīga oranži parakstīt līgumu, kura šeit ir. Viņi nevar nepamanīt. Un tad šis jaunietis noklikšķina šeit parakstīt līgumu. Arī viņš tiek aizsūtīts uz e-parakstu, uz parakstīšanu, viņš viņu paraksta, mobile, tā lietotāja numuru ieraksta. Es gribu vēl vienu lietu varbūt ātri parādīt, ka šeit pie darbībām var arī nosūtīt uz parakstīšanu uz e-pastu, ja jaunietis ir nepilngadīgs, viņš var nosūtīt mammai vai tētim uz e-pastu, un tad mamma vai tētis paraksta. Vai arī viņš pats var parakstīt, tad viņš pats arī paraksta attiecīgi. Tā. Tagad atkal jāapstiprina telefonā, tad vajadzētu visam būt kārtībā. Un atkal ierakstam parolīti. Apstiprināt. Dokuments parakstīts, iesniedzam izglītības iestādēji. Varam lejupielādēt, ja vēlamies, un viņš rāda, ka viss ir veiksmīgi izdarīts. Success, kā saka. Pogi pazudus oranžā, vairs nav iespējas studentam šo te parakstīt. Savukārt mēs mūsu pusē apskatāmies sadaļā praktikanti, redzam, ka ir 2 paraksti jau, redzams ir, kura puse ir parakstījusi, kas bija parakstītājs. Šajos gadījumos Oskars Putniņš abas reizes parakstīja, bet, protams, kad reālajā dzīvē paraksta dažādas personas. Un datums un laiks arī, kad ir parakstīts, mēs redzam.
Attiecīgi tagad būtu jāpārbauda tikai no uzņēmuma puses, kā tas izskatās. Kā izskatās šis te paraksts uzņēmumam, to līdz pieslēgšos, parādīšu no trešās pusītes arī. Tā, esmu pieslēdzies no trešās puses, no uzņēmuma, un man redzu, ka man ir praktikants, kuram beidzās prakse, bija līdz 18.4. un man vajag viņam, lai es varētu kaut ko darīt platformā, man vajag novērtēt viņu. Šis ir tas noslēguma raksturojums, par ko es minēju, kuru mēs taisījām, tā anketiņa. Es uzreiz arī novērtēšu ātri mācību procesā uzņemtās iegūtās zināšanas, attieksmi pret darbu. Tad šī cita anketiņa, nevis tā, kuru mēs taisījām, bet arī mēs varam saprast, kā tas izskatās noslēgumā. Spēja efektīvi plānot, organizēt darbu, disciplīna, atbildību uzņemties. Tad mēs redzam vienkārši neliela demonstrācija noslēguma anketai, kuru mēs varam piekonfigurēt, kā vien mēs vēlamies. Augšā arī ziņojumus atstāt kaut kādas, teiksim, šim te uzņēmējam pat skaidrojumu, varbūt kā pildīt anketu, varbūt kādu ziņu, varbūt kaut kādu atgādinājumu, ka, piemēram, vai jums ir jābūt vēl izglītības iestādē, vai jāatsūta mums kaut kāds dokuments, vai kaut kas cits jāizdara, jebko jūs varat atstāt tā praktikantam, tātad novēlu veiksmi pie ļoti produktīva sadarbība un izglītības iestādēji. Paldies par to, ka labi sagatavojāt šo jaunieti. Iesniedzam. Visu to man vairs neprasa. Tad man kā uzņēmumam ir atzīmes jāizliek, ja? Tad es uzreiz apskatos bez vērtējuma, kuras man ir jāliek ieskaitīts. Un tagad man vajadzētu pazust šim te pie sadaļa atzīmes, man vairs nav neviena atzīme jāliek. Tad man ir mani praktikanti, kaut kāds, tā kā oranža atzīmīt, un es redzu, ka man šeit ir līgums gatavs parakstīšana, atkal mums ir oranža podziņa, kuru mēs redzam pie praktikanta, kuru man ir jāparaksta. Arī uzspiežot virsū uz šo praktikantu, arī zem darbībām es varu vai nu parakstīt, vai nosūtīt parakstīšanai. Atkal, ja esmu tikai prakses vadītājs, bet es neesmu parakstījušīgā persona uzņēmumā, es ierakstu e-pastu, uz kuru aizsūtīt, un tad šī persona parakstīs šī praktikanta dokumentu. Bet par cik es esmu parakstījušīgā persona, es pats arī spiežu šeit uz to oranžo droši parakstīt, attaisās e-paraksts vaļā. Tiešām apstiprināt. Viņš jau mani atpazīst, jo es jau tikko vienreiz no šī loga tā kā vadīju iekšā, viņš prasa tikai paroli, un tas arī viss, tad ļoti vienkārši parakstīt dokumentu. Iesniedzam iestādēji. Tad tas, ko es tikko izdarīju, burtiski 2 vai 3 sekundēs, manuprāt, ir krietni vienkāršāk nekā citos veidos uzņēmumam caur pastu sūtīt kaut kādas līgumus, turpu šurpu parakstīt vai ar roku vai kaut kā savādāk. Man liekas, šis ir visvienkāršākais iespējamais veids. Nospiežam uz oranža aplīša, uzspiežam parakstīt, un mēs visu esam izdarījuši. Un izglītības iestādes pusē jūs tikai ienākot iekšā visu laiku varat redzēt, ka jums krājās šie aplīši katram praktikantam, un redzat, ka viņi visi ir parakstīti. Un, ja vajag, protams, kad var leju pielādēt līgumu ar šo parakstu. Ar visiem šiem te parakstiem, ja vajag kaut kādā mapītē saglabāt, vai arī, lai viņi glabājās sistēmā. Tā. Kas vēl es iziešu cauri, tātad 1 sekundīt, tad mēs parakstījām. Nu jā, principā es laikam esmu izstāstījis platformā no izglītības iestādes apmācības skatu punkta visu, ko vēlējos. Un tagad tikai jautājums varētu iziet cauri, varbūt tās jautājumiem apskatīties, vai ir kādi jautājumi vēl, kuri nav atbildēti. Jūs droši varat rakstīt čatā. Jā, čatā es jau atbildēju uz jautājumiem. Šeit Gats ir pacēlis roku kādu laiciņu jau. Viņš arī varētu jautājumu uzdot čatā. Droši Gati ierakstiet varbūt tās čatā to jautājumu, ja tāds ir. Un tā, es sapratu, ka tu gribēji, tev bija kaut kādi komentāri, kas stāstīja, varbūt kaut ko papildināt no tā, ko es stāstīju. Jā, ir vairāk komentāri. Pirmais bija par jautājumu par dokumentu. Tu parādīji 2 iespējas. Viens ir aizsūtīt uz e-pastu, parakstīšanai caur e-parakstu,
otrs ir aizsūtīja uzreiz uzsākt parakstīšanu caur e-pastu. Ir vēl trešā iespēja. Trešā iespēja ir lejuplādēt līgumu, aiziet atvērt dokumentu, parakstīt tur, un izglītības iestādi viņi var augšuplādēt atpakaļ, un sistēma atpazīs parakstu. Mums pagaidām, diemžēl, nav integrācija vēl ar dokumentu. Ok, ļoti labi. Tā, vēl bija tātad viena lieta, ko Tāls bija rakstījis, nebija pamanījis, ka mēs veicam kaut kādas izmaiņas tur studentos vai grupās vai kaut kur citur. Noslēgtajās praksēs informācija nemainās. Viņa saglabājas, ja praksa ir noslēgusies, tad attiecīgi, ja viņam tur mainās grupa nākamajos gados vai kaut kas cits, konkrētās prakses atskaitēs visos PDF-os vai kopsavilkumos nemainās. Tad nemainās šie te dati. Un vēl viena lieta, ko varbūt var parādīt, tad, ja mēs apskatāmies šīs te prakses, katrai praksei šeit te var lejupielādēt prakšu vadītāju sarakstu. Jums ir vajadzīgs, mums varbūt, 20-30 uzņēmumi, gribat visu prakšu vadītāju sarakstu lejupielādēt. Jūs to varat izdarīt, un arī kopsavilkumu lejupielādēt. Tad visas šīs te anketas, lai nav jāskatās pa vienai, tad visas atbildes dienas grāmatās PDF-os pie studentiem šeit. Bet jums neatskatās pa vienam, jūs varat lejupielādēt kopsavilkumu, kurā uzreiz ir Excel, tas būs, kurā uzreiz ir šie te jautājumi un katram studentam pretī tātad atbildes. Es apskatīšos, varbūt tās kuram kursam varētu būt šīs te atbildes. Nu, es pamēģināšu apskatīties šie testa dati, tāpēc es domāju, ka pārāk bagāti ar realistiskām atbildēm viņi nebūs. Bet pamēģināsim apskatīties konkrēti pirmo praksīt, varbūt kā izskatās tas Excelīts ar atbildēm, vienkārši lai priekšstats rodās. Tad kur mums ir Excelis, visa grupa, un te mums ir attiecīgi jautājumi. Tad mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas, attieksme pret darbu, un šeit, tas viss kopsavilkums stundas, izpildītās trūkstošās prombūtni, ierakstu skaits, vidēji atzīme, tad viss ir kopsavilkumā par visu praksi, par visām grupām, pat ja viņas vairākas. Un attiecīgi mēs redzam visus uzņēmumus, jauniešu datus, un te būtu visas atbildes iekšā. Mums būtu ļoti smuka Excelī, tad pilnīgs kopsavilkums. Tas bija tas par tiem datiem, ko es minēju, ka mums nav daudz dažādu dati, viss ir vienā vietā, vienā Excelī. Varam apskatīties, vai mums ir problēmas ar attieksmi, vai mums ir kaut kāda atbildības jautājuma, varbūt prasmes strādāt komandā pieklibo. Mēs redzam, ka visu uzņēmumu šo grupu vērtē sliktāk. Jūs varat izanalizēt, tātad, kas trūkst vai kā uzlabot tātad šo te mācību procesu, tad šie vērtīgi dati īstenībā. Un katrai praksē jūs varat šo kopsavilkumu izvilkt un pēc tam rādīt arī, piemēram, kaut kādās pedagoģijas sēdēs vai kaut kur citur prezentēt, kā sokās kopumā, ar ko būtu jāpiestrādā pārējiem pasniedzējiem un tā tālāk un tā joprojām. Tā, varbūt Tāli, tu varētu nokomentēt, kas bija tie top jautājumi, un varbūt tās vienkārši viņus, kā teikt, atskaņot, ja tā var teikt, lai visi dzird, varbūt, kas bija tās interesantākie jautājumi, kas bija, un kādas tās atbildes ir. Tā, es pagaidām vēl uz viņiem atbildu, bet, jā, tā, tikko gribēju iebilst kaut ko. Droši, tu var iziet. Jā, atcerējos. Tā, tu parādīji vienu kopsavilkumu, kur ir redzams tikai atbildes uz anketām un kādos uzņēmumos viņas ir. Bet ir vēl otrs kopsavilkums, kur var redzēt informāciju par visiem prakses vadītājiem, kas ir praksē, kur ir šis kontaktinformācija pilnīgi visiem prakses vadītājiem, kas pašlaik ir. Es minēju, ka tāds ir. Es parādīšu arī. Jā, es parādīšu tūlītās. Tur, kā jūs teicu, arī nebūs tie datiem bagātīgs, bet vismaz, lai mēs redzam, kā viņš izskatās. Tā. Excel tūlītās 1 sekundīti. Vadītāju sarakstu, kaut ko man tas Excels baigi tūlītās. Using device. Nu jā, rekurtā tad būs šis te savilkums.
vārds, uzvārds visiem prakses vadītājiem, personas kods, ja viņš ir, tur kaut kāds līgums vai kaut kas tāds, e-pasta, tālrunis, adrese, konts, attiecīgi, ja tas ir vajadzīgs kaut kādam stipendijām vai kaut kam, tas ir apraksts, kas viņš tāds ir, ja viņš savu profilu aizpildījis, amats vai kaut kas, uzņēmums, reģistrācijas numurs, organizācijas adrese. Tātad, jums ir šāds saraksts ar visiem prakses vadītājiem, varbūt tās jums jāsūta kādreiz kaut kāds follow-up e-pasts vai kaut kas, un jūs gribat apkopot kaut kādu listi uztaisīt, tad jums ir uzreiz no visas prakses, jūs varat dabūt laukā un apkopot šo informāciju. Bet viņi arī šeit glabājās, vienmēr ir pieejami jums, tas ir tas pozitīvais. Lūk, tā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ļoti, ļoti patīkams komentārs. Paldies, Maličs, darat ļoti nozīmīgu darbu, lai atvieglotu ikdienas prakses vadītājiem un praktikantiem. Lai izaugsme turpinās, digitalizēt dokumentus digitālajā laikmetā. Paldies Mihailam, ļoti, ļoti silti un patīkami vārdi.